baisi skati. Par šādu tīrumu jābrauc nevis ar traktoru, bet ar laivu. Pagājušā nedēļas nogalē šeit Slampas pusē nolīja 50 mm. Ko tas dara augiem? Es jau iepriekšējā raidījumā minēju, kad ir problēmas ar sakņu attīstībām. Šādi apstākļi viennozīmīgi tikai bremzē šo sakņu attīstīšanu. Atceros, 2012. gads bija slapjš un vēss. Arī tad maijs bija diezgan līdzīgs. Vienu brīdi likās, ka kaut kas līdzīgs atkārtosies, bet man liekas, ka šis ir baisāks. Tai pašā laikā labi, kad pavasaris bija ar sākotnējo pozīciju augiem daudz labāku. Bet šie apstākļi raksturoti ir tikai šodienas situācija. Apstākļi bijuši dažādāki jau šī pavasarī. Un darbs zem darbu. Ir vēl jāpabeidz sēt vasarai, jāturpina kopt ziemai. Ir novērtējams tas, kāda rezultāti uz doto brīdi ir panākti. Tādēļ šodien griezīsimies saimniecībā pie praktiķiem, kas gan pieņem lēmumus, gan fiziski darbojās pa tīrumiem. Sveiks, Emīl. Jā, Emīls ir agronoms saimniecībā Kalnai. Tad esmu Slampas pusē. Saimniecība ir jauktā tipa saimniecība. Un Emīla uzdevums ir parūpēties gan par graudu kopību, gan par lobrības sagatavošanu. Es Emīlu esmu saticis jau vairākus gadus atpakaļ un zinu, ka viņam šī ziņā ir diezgan laba pieredze. Un īstenībā strādā arī ar tehnoloģijām jau kaut kādu vairākus gadus. Tā kā Emīl, kāds tev ir skatījums par šī brīža situāciju? Diezgan tādas raibes. No vienas puses mēs baigi priecājamies, ka ir nokrišņu bagātīgs pavasaris. Un no otras puses mums ir iekavējušies ļoti daudz darbi. Mēs iesākām kukurūzu sēju. Mēs esam apsējuši mazākā pusi. Un vēl mums ir smidzināšanas darbi iekavējušies. Un plānā bija arī šonedēļ sākt zālāju vākšanu. Un zālāju vākšana līdz ar to tagad, kaut pusotra nedēļa būs jāiepauzē. Tā kā darba daudz ir. Jā, te ir tas aprakstījums darbs zem darbu. Un cik tad tev daudz kultūras, lai tu esi tik galā? Audzējam rapsi, kviešus ziemas, vasaras miežus esam iesējuši šogad pasējā zālāju, lauku pupas, kukurūza, ilgadīgie zālāji un dabiskie zālāji mums ir. Tā kā diezgan daudz tā kultūra spektrs mums ir. Primāri, lai parūpētos par augu tīrību, kas ir tā tava prakse tieši nezāļu ierobežošanā? Svarīgi ir rudenī ierobežot nezāles, un tad pavasarī tikai atliek pielabot kaut kādas nianses, kas rudenī nav nostrādājis. Līdz varbūt arī rudens ir bijis garāks un kaut kādas nezāles ir augušas, līdz ar to mēs varam pavasarī viņas ierobežot. Es saprotu, ka tieši tādi iemesli dēļ mēs vispār esam arī šī tīrumā. Ja te ir bijusi veikta darbības. Kas šeit ir bijis? Pašlaik šeit ir bijis augšanas regulators, fungicīds, un pēc tam ir gājis herbicīds, bijis ar mikroelementiem. Un pats interesantākais laika prognozēs lietu nesolīja. Jā. Darbinieki atbrauca veikt smidzinājumu un palika pēdējā slejā. Un tas lauks nav tik liels, tur nepagāja kaut kāds 50-10 minūtes un uzreiz sāka pamatīgi lietus līt. Un es tā kā neļāvu vairs, neapstādināju, kā es saku, darbību un veicām smidzinājumu. Un man bija tas uztraukums, varbūt tas herbicīds nebūs nostrādājis, bet var redzēt, ir kaut kādas nezāļu sugas ir dabūjušas stresu un ir vairs neturpina augt. Var redzēt, ka vienkārši ir saliekušies un... Jā, bet tas ir kaut kāds 3 nedēļas atpakaļ. Var redzēt, ka viņas vairs pilnvērtīgi vairs neaug. Neturpina, principā, augšanu, jā. Tas nozīmē, ka pat kritiskos apstākļos, kas tas bija par produktu? Tas bija no Cortevas produkts. Pixāro, ja nemaldos, Pixāro, jā.
Un tagad, kad ir plāns iet pēdējo augšanas regulātoru, mēs pieliksim kaut kādu papildus, kaut kādu herbicīdu, vienkārši piekoriģētu. Jo bailes, kad šis lielais mitruma daudzums tām nezālēm nedos kaut kādu spēju atjaunoties. Tāpēc mēs veiksim kaut kādas korekcijas darbus. Regulators otrais tas būs, ja? Jā, kopā otro regulātoru. Jā. Kā kopumā vispār ar slimību ierobežošanu un kādas slimības tavu prāt tieši šo pavasaru attīstās? Novērojam sējumus, kur pēc minimālās augsnes apstrādes bija kvieši pēc kviešiem, bija pelēka plankumainība un dzeltena plankumainība. Bet tas īpatsvars pirms lieldienām bija ļoti mazs, un vienkārši pēc tām siltajām dienām tas slimības spektrs tā uzrāvās, kad nebija vairs varianti. Gribējām to fungicīdu, kaut kādu pusi devu likt, un pēc tam kaut kādu pastieptu tev periodu, bet nē, mēs likām uzreiz pilno devu. Skaidra tev pieredze par auga aizsardzības līdzekļu lietošanu. Nākamā tēma būtu tieši par barošanu. Līdz ar to dodamies uz tīrumu, kurā mēs varam parunāt par to. Jā, varam dot. Šeit ir zinām pieredze ar ārpusakņu mēslošanas līdzekļiem, un tāpēc man ir Emīli jautājums, kāds ir tavs skatījums kopumā par ārpusakņu mēslošanu un kuriem kultūraugiem savā saimniecībā lieto? Piemēram, kur mēs tagad atrodamies, šis lauks ir interesants. Šiem laukām nav veiktas, ir šogad veiktas pavasarī tikai augsnes analīzes. Iepriekš šiem laukām vispār nav bijušas augsnes analīzes. Pēc tā ir ļoti grūti spriest, kas tam laukam trūkst, kas netrūkst. It kā jau pamatmēslojumu mēs iedodam, bet jautājums, vai tas ir pietiekami. Un tāpēc pēc tā izvērtēju, ka mēs pavasarī papildus devām mikroelementus, tādā fosforu un kāliju, kas mēs zinām, ir pavasarī no augsnes tik strauji viņu nevar paņemt. Augstums, tad visādi pārējie faktori. Līdz to mēs varam kaut kā stimulēt ar lapām piebarot to deficītu. Līdz tam brīdim, kamēr viņš varēs uzņemt no augsnes. Tas tāds, to, ko es piekopu. Un tad, protams, ir tādi mangāns, cinks un varš. Kā mēs zinām, no augsnē viņš ir. Bet vai viņš ir jautājums, atkal tas kultūraugs ir spējīgs viņu uzņemt? Viņi arī var būt mazkustīgi un nekustīgi. Un tāpēc tie mikroelementi ir nepieciešami doti caur lapām. Tie ir tā kā vitamīni. Tev pašam ir arī tīri sajusta tas rezultāts. Jā, ir redzēts, bet grūti pateikt, citas ir ražā bijis, bet to ļoti var labi redzēt ar vizuāli. Piemēram, kā tas ir kaut kur miglotājs nav nostrādājis, tur nav tie mikroelementi tikuši, un tas augs, viņš nav tik veselīgs. Viņš ir, bet jautājums, cik viņš spējīgs ir dzīvot, un viņš tāds vairāk nīkuļo, viņš nav tik produktīvs kā pārējie. Un uz kuriem kultūraugiem tu pilnīgi noteikti pats savā pieredzē lieto? Protams, tie ir ziemas kvieši, arī jau rudenī. Rudenī lietojam mikroelementus jau dodam. Tad, protams, pavasarī rapsim, arī jau ir rudenī, un pavasarī pupas. Pupām mēs arī mikroelementus lietojam. Kukurūzā ļoti prasīgi pēc fosfora un kālija. Tas ir tur neizbēgami, ja gribam kaut kādu ražu sasniegt. Arī caur sakņu mēslojumiem. Un par pamatmēslošanu, tas tavu pieredze, praksi, kā tu rīkojies? Primāri tas ir augsnes kartes, augsnes analīzes. Un pēc augsnes kartēm mēs arī veicam tos darbu fosfors un kālijs atsevišķi. Konkrētā lauka zonās tikai nepieciešamo to fosforu un kāliju un visu. Mēs vienkārši visam laukam konstanti nedodam, bet tikai tajās zonās, kur vajag, tu arī tikai iedodam. Jo mēs zinām, pēdējie gadi tās izmaksas ir fosforam kālijiem bijušas ļoti augstas. Mēs arī pavasarī esam atgriezušies pie N-sensora un redzam, lauki ir labi. Slāpeklis ir tikai cik ir iedots, cik ir augi prasījuši, nekas lieki nav izdarīts. Ja mēs varam ietaupīt kaut vai 20% kopējā saimniecība, slāpekli, tas ir liela nauda. Interesanti būs pieredze. Es grīzīšos pie tava kolēģa, pie Zinta, pie operatora.
Un operators noteikti varētu pastāstīt tīri praksē, kā tas ir ar to visu tehnoloģiju sistēmu darboties. Viņam būs ko pastāstīt. Sveiki, Zinti! Sveiki! Prieks sastapt praktiķi, cilvēku, kas tieši ar tehniku strādā pa tīrumiem un redz ikdienas darbības. Izstāstīja, kāds darbs tu saimniecībā tieši dari? Smidzināšana, augu aizsardzības līdzekļu, minerālu mēslu izkliedēšana, zemes apstrādes darbi, kukurūzas sēja, graudaugu novākšanas kombinācijas. Nu, tad vēl Pilns, principā. Dažādi transportēšanas darbi, jā. No sējas līdz ievākšanai. Jā, visi darbi tiek iziet cauri. Ideāli. Nu jā, tu gan modernu tehniku arī strādā. Kādas tehnoloģijas tu izmanto saimniecībā? Jā, kaisīšana, minerālu mēslu, kālijas, fosfors pēc kartēm, tad slāpeklis ar endsensoru, tad ir visas precīzās GPS stūrēšanas sistēmas, minerālu mēslu izkliedētājiem ir vēja sensors. Būtībā minerālu mēslu kaisītājs māca mani, kad mums jābrauc mājā, kad mēs vairs nedrīkstam strādāt, kad vējš pa liela. Tad ir aktīva flow sistēma kaisītājiem, kad mēra katru disku, vai tur ir kaut kāds nosprostojums vai kas, un attiecīgi to pusi viņš tā kā bīda vairāk vaļā, lai vienmērīgāk tie lauki tiktu nokaisīti. Tev kaisītājs ir tevi tiešām iemācījis. Diezgan gudrs, jā. Par runājot par kartēm, kādu laiku bija strādājis bez un ar? Konstantām devām, jā. Ir kaut kāda starpība, tagad bija, ka iedeva tās kartes, likās, ko mēs tagad darīsim, īsti nebija saprašana. Jā. Kā tas tagad notiksies, ka tur vajag tik minerālu mēsls un citā vietā vajag uz pusi vairāk, vai atkal savādāk, kad citā vietā praktiski neko nevajag. Jā. Tas likās tā, ka kaut kas nav kārtībā. Agronomam uzreiz zvanīs, prasīja, vai tiešām mums tā jābūt. Tā esat jābūt, jā. Un pēc kāda laika, kad tas viss tika nokaisīts, braucis atkārtot pa laukiem, tad redzēja, ka tā atšķirība ir, redzam, ka tā ir vajadzējis būt. Tu arī pats, es skatījos, esi bildējis. Jā, fotografē. Jo pats bija izbrīnīts, ka tāda atšķirība var būt tik ievērojama. Un cik viegli strādāt ar sensoru? Sākumā ir kā ir jāpierod pie viņa, bet tad, kad tu brauc pa lauku un skaties tos visas vērtības, ko viņš tur uz lauka skenē, tad tu saproti viņa tā kā darbību. Jā. Un ar laiku jau neliekās nemaz tik grūti. Ko tu esi novērojis, kurā brīdī viņš devas rauj augšā, kur rauj lejā? Tur, kur tas raps, par raps, ka kaisījām arī, tad tur, kur viņš ir ļoti liels, kur man liktos, ka vajag tos minerālu mēslus tieši vairāk, tur viņš tieši bar mazāk. Tur, kur viņš mazāk, tur bar vairāk. Un pa kviešiem tieši tas pats, jā. Kurš darbs tev kopumā saimniecībā vispār ir tāds lielāko gandarījumu pašam rada? Noteikti jau, ka graudaugu novākšana, jā, tad tu redzi tos visa gada darba augļus. Kad tu brauc pa tiem laukiem, kur tu esi strādājis visu sezonu, tad tu redzi, kas tur galā ir sanācis. Jā, super. Prieks par tavu pieredzi. Jā. Paldies tev, lai izdodās. Jā, paldies. Saimniecībās darbi notiek, neskatoties to, kādi ir šodienas apstākļi. Un pie tam rezultāti ir ļoti labi. Praksē mēs redzam, ka tas ir panākts tāpēc, ka agronoms plāno, agronoms nesasteidz, bet operatīvi reaģē, operators izmanto tehnoloģijas, visam ir vajadzīgi risinājumi. Mums ir. Kur mēs tiekamies nākamreiz? Pareizi, Vārpās.